3, 2, 1. Sveiciens visiem! Šajā epizodē atskatīsimies uz ļaudonas posmu un arī provizorisko noskrien ziemas sezonas kopvērtējumu. Ir palicis vēl tikai viens posms, bet teju visās distancēs cīņa par piedestālu vēl ir pavisam dzīva. Neslēpšu, ka pēc 3/4 vietām cerēju, ka beidzot izdosies sasniegt piedestālu arī man. Ja ne tāpēc, ka pats palieku ātrāks, tad vismaz tāpēc, ka kāds cits no ātrajiem džekiem vienkārši nebūs atbraucis. Nedēļas pirmā puse arī likās daudzsološi labam rezultātam. Trešdien jūtos netipiski enerģiski un biju tik labā garstāvoklī, ka pilnībā aizmirsu par ziemu un visu čakaru, ko tā sagādā. Diemžēl līdz sacensību dienai šīs sajūtas nenoturējās un noskrēju diezgan slikti, bet par to nedaudz pēc mirkļa. Tagad parunāsim par pašu trasi. Kad es noskrēju ziemu čatā pirmo reizi ieraudzīju bildi ar traktoru, es biju ļoti pārsteigts par to ekstra darbu, ko organizatori ir gatavi ieguldīt, lai sagatavotos posmam. Tajā mirklī man pat neienāca prātā, ka iespējams tā vienkārši bija nepieciešamība, jo citādi posms būtu pārvērties par kaut kādu stipro skrējienu. Protams, tas nekādīgi nepazemina organizatoru darbu un rūpes, tā vienkārši ir, ka Latvijas austrumos snieg vairāk un ļaudonā to tiešām varēja just. Ātri vien pēc dažiem ievadu kilometriem trase zem kājām palika ļoti irdena un neprognozējama. Skrējēji mētājās no vienas puses uz otru, cerībā atrast stingrāku pamatu zem kājām. Arī, ja tas izdevās, pēc pavisam neilga mirkļa viss bija tāpat jāsāk no jauna. No kameras tas tā, protams, neizskatās, bet lielāko daļu kilometru sajūta bija, ka tu centies skriet no visa spēka, bet tavs ķermenis kustās kā tāda ūdenszāle upes straumē. Un kamēr es te virpuļoju labāka seguma meklējumos, parunāsim par sezonas kopvērtējumu. Pirmā vieta katrā posmā saņem 1000 punktus, otrā par 5 mazāk, trešā arī, un pēc tam punktu starpības kļūst arvien mazākas un mazākas. Konkrētais punktu sadalījums nav būtisks, bet no šī ir vērts paturēt prātā, ka vienā posmā ir diezgan grūti dabūt pat 10-15 punktu pārsvaru pār līdzīgu skrējēju. Dāmu tautas distances konkurencē varam redzēt, ka starp 1. un 3. vietu ir tikai 6 punkti. Šeit reāli var samežģīt prātu, mēģinot izskaidrot, kas varētu notikt, jo šis tops nemaz neņem vērā, ka ir vēl Ilze Jumiķa, kura necīnās par kopvērtējumu, bet varētu krietni sarežģīt punktu iegūšanu kopvērtējumu līderēm, jo līdz šim viņa ir ieguvusi 1. vietu visos posmos, kuros ir piedalījusies. Vispār šeit arī noderētu neliels salīdzinājums, lai ikvienam vieglāk ir novērtēt Ilzes progresu. Salīdzināsim ar mani, jo man pagājuši gadu arī ir bijis ļoti strauši progress, bet manā gadījumā tas ir galvenokārt tāpēc, ka es iepriekšējos 5 gadus esmu braucis ar velo un vienkārši pārkonvertēju to visu skriešanā. Tas ir iesācēja progress, kuru atkārtot vēl vienu gadu pēc kārtas man diez vai izdosies. Piemēram, ja pirms es aktīvi skrēju, mans maratona laiks bija 3:29, tad pagājuši gadu man izdevās noskriet 2:47. Ja es skrietu šogad, es būtu mega priecīgs izdotos pietuvoties 2:40. Doma ir tāda, ka progress ar laiku vienkārši paliek arvien grūtāk iegūstams. Bet ja mēs salīdzinām manus noskrien ziemu rezultātus ar Ilzes, var redzēt, ka pa šo gadu es neesmu izveidojis nekādu pārsvaru. Drīzāk pat izskatās, ka Ilze ir kripatu man pietuvojusies. Tas nozīmē, ka pa šo gadu viņas progress ir bijis vēl lielāks un nav tā, ka viņa pagājuši gadu sākusi skriet. Pie tam, ja Latvijas vieglatlētikas mājaslapa nemelo, viņai šogad paliek tikai 19 gadi, tā kā viņai šis ir tikai sākums. Bet labi, tagad atgriežamies pie sieviešu sporta distances. Ja tautas klasē starpība bija 6 punkti, tad šeit situācija ir vēl neprātīgāka. Starp 1. un 3. vietu ir tikai 5 punkti, jeb tikai 1 vieta posmā. Starp 2. un 1. vien 3 punkti un starp 2. un 3. vispār tikai 2. Šeit tiešām viss ir iespējams un varu tikai novēlēt visām dāmām izdevušos skrējienus. Vīriešu sporta distancē situācija sāk nedaudz pierimties. Klāvs ir nodrošinājis sev 1. vietu,
to viņam vairs neviens nevar atņemt, bet gan jau viņš neiebilsta noslēgt sezonu ar uzvaru posmā. Tomēr aiz viņa durvis 2. un 3. vietai vēl stāv atvērtas. Tā viņš šķiet, ka Kristaps tikai ieskrienas un labā dienā varētu pretendēt arī par 2. vietu. Tajā pašā laikā Konstantīvs turpat aiz viņa ir un varētu arī nocelt esošo 3. vietu. Un beigās nonākam pie vīriešu tautas distances, kurā piedalos arī es. Te laikam intriga ir vismazākā. Ja vien Kristaps neatbrauc uz posmu, top 3 paliks šādā komplektācijā un visticamāk arī secībā. Es esmu vienīgais cilvēks starp visiem top 3 pretendentiem, kurš šajā sezonā nereizi nav bijis uz piedestāla, un tāpēc es jūtos ekstra motivēts sezonas noslēgumā mēģināt to mainīt. Bet tagad atgriežamies pie virpuļošanas. Pie 5. kilometra trase uz brīdi normalizējas un sagums kļūst cietāks. Tomēr tā vietā, lai pātrinātos, man ir sajūta, ka es kustos atpakaļgaitā. Saprotu, ka kaut kas nav tā kā pirmajā posmā, kad pāršāvu par strīpu sākumā un pēc tam mocījos. Vienkārši īsti neiet uz priekšu. Nav arī tā, ka ir kaut kas konkrēts noticis, ko pie šīm sajūtām vainot. Jā, pēc trešdienas skrējiena ārā nedaudz iekaisa kakls, bet īsti pat nebija klēpus. Jā, es īsti pirms skrējiena neiesildījos, bet tikai tas arī nav iemesls. Un ja jūs tagad domājat, Dāvid, tu muļķidēsa, kāpēc tu neiesildījies? Es jums teikšu, jā, tas bija muļķīgi. Es arī teikšu, kā ir. Man ir apnicis augstums. Sacensību centrā es domāju par tiem -11 ārā un vēju, un tas man kaut kā vispār nelīmējās kopā ar vārdu iesildīšanās. Ok, es varu paskriet, bet es vienkārši nosalšu, un man reāli ir apnicis nosalt. Ikdienā es teju vispār vairs nepavadu laiku ārā. Vai nu tās ir nelielas pastaigas ar suni, vai principā laiks, pa ko es pavadu tīrot mašīnu. Noteikti skan depresīvāk, kā es patiesībā jūtos, jo kopumā izdodas dzīvi piepildīt ar citiem mazajiem priekiem, tomēr katru gadu vasarā sanāk aizdomāties par to, ka slikta diena vasarā tomēr ir labāka par normālu dienu ziemā. Un es domāju, ka šis gads nebūs izņēmums. Ar šādām domām galvā es tad arī ap to 5. kilometru nolemju, ka nemēģināšu neko ekstra no šīs dienas izžmiegt. Tāpat sliktāko posmu kopvērtējumā atmet. Nerīšu augsto gaisu, nedaudz samazināšu slodzi un beigās vienkārši ātrāk atjaunošos jaunai nedēļai. Pirms vēlna grāvas bija daži simti metru, kurus sanāca vienkārši durt cauri līdz ceļiem dziļam sniegam. Sajūtas reāli bija kā skriet pa ūdeni. Tad vēl stāvēs kāpums, kas patiesībā šajā kontekstā bija pat nedaudz kā atslodes mirklis. Īsi pēc tam jau likās, ka priekšā ir 2 kilometri līdz finišam zīme, tomēr kārtīgāk ieskatoties, tur patiesībā bija rakstīts subscribe. Drīz pēc tā jau atpakaļ ciematā, kāds vēl mani paspēja apdzīt, bet lai jau šoreiz tiek. Galu galā izdodas salauzt 4. vietas lāstu un finišēt kā 6. Ir palicis vēl viens posms Talsos, pēc kura arī pastāstīšu, kāds ir tālākais plāns šai sezonai, kā un kāpēc esmu izvēlējies konkrētas sacensības un kā šī sezona pavirzīs mani tuvāk mērķim tikt taku skriešanas izlasē.